Prija paskatījās uz sevi spogulī un nopūtās. Viņas āda jutās blāva un nogurusi, pat pēc tam, kad viņa bija gulējusi pilnas 8 stundas. Viņa bija izmēģinājusi katru dārgo krēmu un masku, bet nogurušais izskats negribēja pazust. Es vēlos, lai mana āda atkal varētu vienkārši mirdzēt, viņa nodomāja, jūtoties nedaudz bezcerīga. Viņas māte, Lēla, redzēja viņas skumjas un aizveda viņu pie draudzīgas uztura speciālistes. Uztura speciāliste, doktors Anil, paskaidroja, ka patiesa smirdzums sākas no iekšpuses. Viņš teica, noslēpums nav burkā, bet 5 vienkāršos veģetāros pārtikas produktos. 1. spināti, tie ir pilni ar palīgiem, kas atjauno ādu. 2. avokado, kam ir labi tauki, lai āda būtu mīksta. 3. valrieksti, mazas spēkstacijas, kas cīnās pret apsārtumu. 4. saldais kartupelis, batāte, kas aizsargā jūsu ādu no saules. Visbeidzot, ogas, piemēram, zemenes un mellenes, pilnas ar antioksidantiem, īpašiem palīgiem, kas aizsargā jūsu ķermeņa šūnas no bojājumiem. Prija sāka pievienot šos 5 elementus savām ikdienas ēdienreizēm. Viņa nomainīja čipsus pret valriekstiem un sāka dienu ar spinātu un ogu smūtiju. Tikai pēc dažām nedēļām pārmaiņas bija skaidras. Viņas āda bija gludāka, gaišāka un patiesi starojoša. Tas ir tā, it kā es būtu atradusi dabisku gaismu sevī, viņa priecīgi teica mātei. Dārgie krēmi bija aizmirsti. Jūsu āda ir jūsu veselības spogulis, barojiet to ar vienkāršu, spēcīgu pārtiku un skatieties, kā tā mirdz. Jums ir spēks radīt dabisku mirdzumu no iekšpuses. Tagad abonējiet un komentējiet savu iecienītāko ādas pārtiku ar Latvianrepo.